Čau visiem! Šajā daļā mēs likām iekšā šo te brusu priekš tā, lai viņa stutētu tās spāres tagadējās. Un arī, tā kā mainīsim jumtu, jaunās spāres, ko mēs liksim papildus, viņas tiks balstītas šo te brusu, ko mēs tagad cenšamies izāģēt viņai vietu. Jo doma ir tāda, kad, ja nāks pasāda lielāka, pa 20 centimetriem nāks visu uz āru, mums arī pārkarīti vajag lielāku. Un tas nozīmē, ka mums vajag uz āru, bet kaut kur jābalsts, un līdz ar to mēs šo 6-metrīgo brusu izvirzīsim 70 centimetrus uz āru. Bet, nu jā, pirms tam mums arī drusku jāatslogo, jāpaceļ dažas no tām spārēm, vecajām drusku augstāk. Un te var redzēt, ka jau nāk brusa ārā. Te pirms otras brusas tālākas likšanas es ieurubju drusku iekšā ar spalvurbi un tad ar tarkšķeni ieurubju dziļāk šo te 240 skrūvi, 8 mm resnu. Tīri tā, lai papildus sasaistītu šīs sīs ar konstrukciju. Drusku antiseptiķi dažās vietās, kur netīšu klāt vēlāk. Un jā, ļoti labs instruments šis te tarkšķis. Un tādu darīja visām šiem te sijām, kas balstīs griezts. Un te pēdējo veco siju, kas bija puspūžas. Šī gan bija vismazāk cietus, bet tāpatās viņi jau vairs nebija mums vajadzīgi un nācās viņus sazaļot. Te gan mums video pārtrūka, bet beigās mēs viņu ar striķu palīdzību laidām lejā, jo īsti negribējām bojāt grīdu vai stalaišu. Nu tā, tagad uznāca tāds mākonis baigais. Viss baigi tumšs, nav tik vēls, bet jā. Nefilmēju. Te baigā ķēpa, tur kamēr pacēla, nācās šajā brusu likt un celt, te nekur nav pamata. Un lai to starpsienu taisītu. Un jā, tagad gaismas te nav, līdz ar to diezgan tumšs. Jāuziet augšā, izskatās no augšas. Labi, te vēl ķipa darba daudz. Jānolēvelē un jānoslīpē tās lielās brūzes, bet pagaidām primāri ir jumts, jo ilgi viņš neturēs ar visu šo staigāšanu. Mēs esam saplēsuši viņu vēl vairāk, ka tur līst, te kaut kur arī vēl līja. Līdz ar to tas tikai laika jautājums. Līdz atkal būs tad pats situācija. Bet, ko galvenais mēs izdarījām, tagad mēs tēci iezāģēja un kopā ielikām iekšā šo te tagad jauno siju, kas turēs visas pārējās jumta sijas. Spāres laikam tā. Un, jā, tagad nopirkšu depo vai kur tādu, ko varbūt jaudīgāku. Varbūt to pašu priežu darbu sēļus vai ko tādu nosmērēšu šos augšējo, varbūt vienu apakšējo. Un te varbūt arī pa augšu nosmērēšu. Lai gan tagad vēl nav jēga. Tā kā jā, te kaut kā tā. Pamazām iet uz priekšu. Nezinu, cik līmenis, cik esam dabūjuši, bet pilnībā viss ir nomainīts. Un ielikts jauns. Tā kā, jā, pamazām te iet. Un šis arī starpsiena tiek celt uz augšu. Te būs jānoņem nost kāds ķieģelis, jo tagad viņš ir izliecies atkal banānā, bet to tad, kad ielies iekšā
tur tos pamats. Tik daudz palika pāri, labi, ka paņēmām drusku vairāk. Tās 150, arī 150, vajadzēja vēl vairāk, bet nu labi, vismaz kaut kas ir, nu jā. Varbūt pat nākamreiz varētu pie jumta ķerties, nezinu, bet tas jāskatās prognozes, tur nedēļa jābūt bez lietus. Nek tagad tā izskatās no āras. Šitie vairs nav vajadzīgi, šitos ņems nost, un tad, jā, varēs forši uztaisīt sarkas pēc izmēriem. Un pēc standartiem nezinu, vai tas tur šis te, ja vecais traucēs, netraucēs, piecirtīs, ja vajadzēs. Jo šitiem nāks veikasts virsū. Un, jā, kā redzējāt, izlaidām cauri. Un te, nu, aptuveni, varbūt piezāģēs, bet, nu, 60-70 cm. Tagad viņš 70, varbūt 65-60 taisīs to pārkari te, jo, nu, te nāks arī 20 cm, līdz ar to būs 40-50 cm stabili tas pārkari, kas varētu būt tīrok. Ir pagājis pāris dienas, esmu atpakaļ un uztaisīju veidi no tādiem atgriezumiem, kas man bija. Te ir baigi interesanti. Te ir tā kā, nu, pamati, jā, nu, akmeņi diezgan dziļi, tikpat cik te, bet te starpsiena nav bijusi. Te, kur ir starpsiena, te pamati īsti nav. Vai viņi būtu tā kļūdījušies, diez vai, iespējams, ko es domāju. Varbūt tā māja, te jau ir bijusi arī pirms tam, nu, pirms 1850, vai kura gada, kad šito cēla. Iespējams, te bija cita māja, varbūt tā nodega, un viņi uztaisīja vienkārši palielināja un uztaisīja jaunu. Nu, pamats atstāja. Varbūt arī vienkārši stutējuši, bet es neredzu jēgu, kāpēc te visā monolītā joslā ir tā kā raktu pamats šādi te lielie spliedekmeņi. Un te nav. Labi, tagad pārbāzu vienu no tejienes, es te baigi jaudīgo netaisīšu betonu. Nu, it kā ir nesošo starpsienu, bet, nu, pa lielam te nebūs tā ārējās slodze tāda kā tur. Te vienkārši viņam jātur izraku, cik dziļi var. Es nezinu, cik tur 50 cm laikam dziļumā ir minimums. Tad, nu, man līdz tejienai, es nezinu kā, kur skaitīsies, neapārbaudu. Cik tad dziļš. Nezinu, kā te skaits. Te jau sokols. Tā. Nu jā, 70 sanāk. Ok, tas jau ļoti labi. Jā. Vajag ātri vispār XPS aizgāja, gribēja te likt kā paliekošu veinu, bet, nu, saprat, varbūt te nav jēga. Te es līmēšu balto, mīksto, kā ekspansijai. Jā. Tagad gribētos piegriezt pie jumta, bet to darīs drusku vēlāk, tas būs atsevišķs video, jo tur man pirmkārt vajag arī tētu, visi trīs mēs te močīsim un jālīmeņo viss ļoti daudz darba, bet jāgaida, kad tādas lietas nesola 2-3 dienas. Tā kā jā. Tagad jāceļ augšā šitas un jātais tur arī veinas un pie vienas betonēšanas, lai var gan nesošo starpsienu, gan tālāk nesošo pamats. Tā kā jā, pamazām te iet uz priekšu. Nu jā, parādīšu, kā tagad izskatās. Drusku savādāk nekā pirms gada. Vēl nav labi, bet, nu, paliek labāk.
Tagad ir vārdi tiešām nozīmē klusums pirms vētras. Pērkons ik pa laikam ducina. Bet, nu, esmu izņēmis ārā 2. Es nezinu, 3. varbūt neņemšu, jo tas, nu, jau pat traku. Var tāpat iebetonēt, nav nekāda problēma. Tagad vienīgi šito varētu izņemt ārā, lai es varētu noslīpēt ar slīpripu šo visu, jo es beigās nevarēju dabūt ne no vienas, ne no otras puses, lai izlīdzinātu te apakšā. Tā kā tur būs druski jāpietēš cirvītis. Jāskatās, varbūt. Es ceru, ka šitie būs normāli, jo no iekšas un āras viņi izskatās ok. Nu, šitie, nu, priekš vainagbāļi patiesībā nav katastrofāli. Jā, varbūt no āras izskatās, bet pasieties serde. Serde nav neko ķirmis ājas. Ķirmis maksimums 3 cm dziļumā. Viņš jau tas sen ir pazudis. Pārāk sveķēns, jo tad, kad šito griez, tad tā pēc tādas sveķiem smaržoja. Šis ir kaut kas līdzīgs. Sit, domāju, kāpēc nekas neiet. Jā, beigās tapiņi, kā man likās. Tapa vainīgi. Jā, brālis tes un paskatieties, cik sekli ierakta kanalizācija bija. Jā, pēc tētim, kāpēc viņš tā darīja. Iespējams, tāpēc, ka tā iekārta te patās. Būs jāsalabo. Un ūdens un aerācija. Laikam. Es negribu ticēt, ka 25 ūdens. Bet, nu labi, iekšā ir 32. Varbūt pārie kaut kā. Saka, to es paprasīšu tētim, kas un kā. Bet man līdz šim nav aizsalusi, tā kā kanalizācija nevajadzētu aizsalt līdz ar to. Jā, jāapskatās. Nu, ja kas, tad raksts pa jaunam. Bet, nu, negribētos to darīt. Tā kā jā, baigais gabals izņemts ārā. Cerams, ka to visu varēs iebetonēt. Gan jau. Tā kā, nu, pastrādāšu līdz lietum. Kaut kā, varbūt šito varētu. Tātad, no vakar neko baigi nenofilmēju, parādīšu tikai, kas izdarīts, tad drusku piekārtoju. Viens veidnīts, te nav nekas nopietnas. Un tad ir rots garāks. Man tas ekstrudētais ir beidzies, es prasīju, Jelgavā nekur 30 nevar dabūt. Uz Rīgu arī negribas braukt pakaļ. Tad te būs noņemamais, te liks puķik iekšā pēc tam, un tad šitos atstāšu priekš āras. Bet man vispirms ir jānomazgā, un tad jāizvelk pats ārā. Jāpavēdina, jo es nezinu, kā lietas. Tagad viņš pil tieši manas brusām, it kā esmu uztaisījis kaut kādu konstrukciju te. Lai tā kā pilētu vairāk nos, lai viss nepaliek, bet nu tāpat ļoti liela daļa paliek uz brusām, te jau var redzēt. Kad drusku ir, bet nu cerams uzvilkt plēju 2 nedēļu laikā un jumtu sākt likt. Tā kā jā, tas pa šito. Jā. Ir ko darīt. Bet vai tas no impregnanta varētu būt izsēdējami? Nezinu. Jāpārbauda to mitrumērītē. Nu tā, pagaidām šādi te.
sataisīts. Te gan bija sūdīgāk tie baļķi. Te no viņam nekas labi nebija palicis. Tīrdē tā, labi, noteks vairs nav. Bet pirms tam noteikti bija sabojāta, viņai sanāca līt uz sienu vairāk. Šie jāizņem ārā. Tos izmantos varbūt kaut kur aizpildīšanai. Un man tieši paliek pēdējie priekš šī de. Un tad jānopērk. Jā. Te mēs zinājām, šito mēs paši bijām rakuši. Bet mēs rakām bez tēta un, jā, kanalizācija tad diezgan sekla. Ļoti sekla, jo tīrdē tā iekārts. Kad mums tā iekārta, viņai tas pievads augšā un jātais kritums arī kaut kāds. Tad ietasām iekšā, bet nu es salīmēšu, man ir tas polifūzais metinātājs, tad to ķipā, un pēc tam līmlenti un silikonu un kaut kādu uzmalu. Tā būs. Tātad vēl vienu ķēru atvedīs, tur piebērs, bet nu, tagad ir diezgan uzbērts. Te ir tāda kroplība, kad katru reizi, nu jā, tas sanāk, jā, daudz putas jāliek, bet nu, labi. Nav svarīgi, aiztaisīts ir kaut kā, nu cerams, ka tur baigi parasti neizspiež ārā sāns, nu tas arī nav tik svarīgi. Ļoti smuki iznāca nomazgāt šoreiz. Bet šis kepčers atkal tas gals saplīs akmenim. Nu nezinu, man jau viņš ir piebasījis, man nepatīk. Kaut kā vai nu šis ir kaut kāds brāķis K4, vai ir vienkārši viņš tāds nevisai, nezinu, baigi nepatīk. Gan jau varbūt pirkšu jaunu. Jo viņš arī tagad, tāda problēma, ka viņš nedod maksimālo spiedienu. Un kaut kas tur tek visu laiku, es nezinu, vai ziemā. Ir nākamā diena. Baigi negribēju filmēt, kā lai iekšā, tas jau iepriekšējos video bija redzams. Un ielēju. Te drusku tā saduru vieta ir atplīsus. Labi, jānoslīpē būs un būs ok. Tā kā jā, vēl pāris stundas atļaušu. Tā kā pacietēt. Jo tagad arī tāds laiks, tāds drusku tāds smīlājiens. Nelikšu vēl baku. Baku uzlikšu drusku vēlāk. Tā es te uztaisīju tādu raupjāku. Cerams, ka tas ļaus pieķerties normāli. Man te vēl divi palikuši. Un ielēju arī vidu. Te vesels 3 maisi aizgāja šiem te 1,50 m gabalam, bet nu, labi, tas izdarīts kopā 8 maisi cementa, 3,5 kg. Tad ir, jā, gan drīz kaut kāds kups, varbūt nē, bet nu, tuvu tam. Jā. Cerams, ka varēšu dabūt skrūs ārā. Bet tagad gribētu kaut ko citu padarīt, jo drusku apnīca tā betonēšana. Jāiet uz šo te dzīvžogu parevidēt. Nu, tāds man izskatās aptuveni šis te dišskabāržu dzīvžogs. To es negribēju, viņas ar tik labi neaug, bet gribēju kaut ko, lai to putekļus no ceļa aizsedz. Nu, izdomāju dišskabāržas, bet dišskabāržu
nopirkām mazus stādiņus, domājam, ka viņi ātri izaugs, bet vajadzēja lielāks. Pagājuši gadu cītīgi ravēju, bet šogad laikam vienreiz tikai ravēts pavasarī. Nu, cik nu ravēts ar rokām aplēsts. Tur ir kā mulčs apakšā, bet, nu jā. Tagad pēc betonēšanas drusku gribu kaut ko citu padarīt. Nu, aplūks jāapļauj apkārt, jānoņem šitie striķi nost, viņi nestrādā. Stirnas tāpat apēd, nenobijās. Labi, te jau redzēs pātrinājumā visu. Tātad stundiņa pagājusi un drusku noņēmu to diegu, tas nestrādāja, tā man iedomātā sēta. Šis pagaidām vislabāk ieaudzies. Es biju domājis, ka šādi būs viss šogad, bet tikai šis ir tāds saņēmies. Lielākā daļa tādi mazi, bet viņi jau baigi neauga arī pagājuši gadu, kad ravēja baigi. Es pieņemu, ka pagājuši gadu bija tā ļoti slapjā vasara un tevi tomēr ir zemāks, tad tas mitrums uzkrājās, viņiem tas nepatīk, jo, kad tur augšā tā līnija pie ceļa, tur tā kā drenāža, bet tur es vispār neko nedarīju, mēs tur nemēslojām, ne zāles ņēmām nos, viņi tur daudz stiprāk ir. Šito gan, šitas ir piestādīts rudenī. Te bija nomiris, te vārgulis, kas būs jāmaina, te ir 2. Bet, nu, kopumā lielākā daļa ir dzīvu. Tagad jāapļauj. Pirms tam nevarēja apļaut normāli, tagad apļaus, lai mazāk jāravē. Tā kā jā, es domāju, varbūt pat neravēs vēlreiz šajā gadā, nu, varbūt noravēs. Lai uz ziemi drusku uzaudzes aizsargā viņas no tās ziemas. Tās nezāles. Nu, varbūt, nezinu. Tā kā jā. Labi, jāiet pakaļ zālesprāvēm. Izdevās atvēņot, viss ļoti labi nogāja. Un izskatās, kad pieliekot papildus drusku atbalstu, nekas nav izspiests. Lai gan betons te bijis vairāk nekā pat šajā stūrī. Varbūt es kļūdos, bet man liekas, ka tīri ok. Tagad, jā, vajadzētu nomazgāt visticamāk, ne? Vai vispirms pamēģināšu ar slīpmašīnu drusku noslīpēt augšu tos kunkuļus, nu, ja padosies. Ja nepadosies, nu, nekas. Vienkārši pie reiz varbūt izdosies arī noslīpēt puķiku. Un jā, viņš būtu jāapmet, jo nu, jau 3 nedēļas stāv. Zinu, ka var drusku arī ilgāk, līdz 2 mēnešiem, bet es negribu riskēt baigi dārgs materiāls un jā, tā apmešana, jā, galvenais jāsāk. Nu, jāpiekārto man te drusku. Nav baigā nekārtība salīdzinoši, bet ir ok. Salīdzinot ar to, kā bija pirms tam jāatveļņo un jātaisa veļņi, tad šitas ir elementāri ar lielo saplāksni.
Tā, jā, atstāšu šo te stūri, lai viņš tur paliek. Tur neko nedarīšu, jo lai viņš cietē. Pēc tam tā patiņplēva jāliek virsū. Es nezinu, drīkst tik jaunam betonam likt baku virsū. Iespējams, ka nedrīkst, bet, nu, es tāpat likšu. Man nav izvēles. Nu, cik tur baks 15 cm maliņu uztaisīt, tas jau nav nekas. Tāpat neredzēs. Labi, sagatavošos. Te es pieļauju kļūdu, kad es ieliku no sākuma dībeli un tad ieliku naglu. Izrādās, kad laikam vajadzēja likt abas kopā un sist, līdz ar to man nesanāca pirmo dībeli iesist līdz galam to naglu. Nācās viņu pēc tam nokniept ar knaiblēm to naglas galu. Bet nākamos iesit tā kā labāk. Bet kopumā man tāpat bija problēmas šos dībeļus iesist, jo man tas urbīds bija tieši tikpat garš kā tas dībelis, bet nagla bija vēl drusku garāk līdz ar to. Es nezinu, diezgan dīvaini gāja tās naglas. Kā, kurš dībelis? Nezinu, varbūt tas arī saistīts ar to, kad akmeņi ir iekšā. Tajā maisījumā varbūt kā kurā vietā uzduras uz akmens vai tā. Bet daži gāja ļoti smuki, varēja piespiest, daži gāja lielāku piepūlu, locījās vairāk un tā. Bet, nu, kopumā visi tika ielikt, visi tika labi. Tātad atnāca teica, pateica, kas tur ir. Tas 25-nieks ir, vai abi 20-nieki varbūt? Nē, abi 20-nieki. Vienā iet kabelis uz dziļurbumu, viņš gan nav pieslēgts, bet, nu, tas ir labi, jo tagad es gribētu ielikt to dziļurbumu sūkni. Un otrs ir gaisa priekš aerācijas uz bioattīrīšanu. Un jā, šits ielikts tik sekli tāpēc, ka, nu jā, lai tā bioattīrīšanai pieslēgums augšā. Tad tagad vienu no saviem instrumentiem izmantošu, tātad šādu te nopirku priekš rolleri, jo bija nopircis tādu sister rolleri. Bet, jā, ir diezgan daudzās lietās noderējis. Tā, nāk tur līdz visādi adapti, visādi šie te tās šuves. Es izmantošu šīs te parastās. Tīri ielikšu iekšā pāris, lai tas nu, gadījumā kas, lai neiet tālāk. Labā ziņa ir tā, ka caurums ir augšā, un otra labā ziņa ir tas, ka caurums var ielikt endoskopu un pasīties. Teica, pareizi uzbūvējis kanalizāciju. Šiem 10 gadu nav, kādi 7, 8. Nekāds uzaugums nav. Viss pilnībā tīrs, kā tam jābūt. Pat pie 2,45 grādu līkums tur arī viss bija ok. Šādi te sanāca. Nezinu, labi slikti, bet, nu, pēc tam nogriezīšu un uzlīmēsim līmlenti. Un nevarēs pamanīt. Tad nācās noņemt aizsargu. Uzliku uz flekšu šo dimanta slīpētāju. Nav pilnā maskā.
Nu, šādi izskatās. Drusku paslīpēja, bet, nu, kā redzējāt, nu, nekas baigi labs nav, baigi rokas sāp. Atstājuši tāpat, vienkārši gribēju to maliņu nolīdzināt. Tā. Tīri ok, priekš maliņu nolīdzināšanas. Un, jā, tomēr uz šo pusi nāk tā kā vairāk. Bet ar mūru jau izlīdzinās un tā. Jā. Uzliku plēru virsū, apsedz pamats. Lai tas mitrums neiet kā prom, un tad tas pats uzlai ūdeni virsū un apsedz. Cerams, kad paliks stiprāk, nu vajadzētu tā būt, ka tas palīdzētu samazināt to iztveikošanas ātrumu, līdz ar to tas betons labāk sacietē. Cik tas vajadzīgs, nezinu, bet, nu, es tā daru. Tā kā jā, tas ir te. Nu, tas lietas sagaidīts. Nu, dībeļi izskatās neglīdi, bet es ceru, ka viņas tāpat neredzēs zem apmetumu. Es drusku dabūju par ribām ar vienu no tām šķembām, bet, nu nebaigi traki. Tā kā nākamreiz jau varētu likt tā kā apmetumu. Drusku to krūmu izgriezu ārā. Vilkābeli arī apgriez drusku un pieveidoja tūjas. Nu, viņas tādas mežonīgi auguši, tad vairākus gadus šogad pieķēros klāt. Jā, tagad drusku gaišāks, nu, tad zari vēl mētājas, bet vēl ziemā uztaisīšu tādu vairāk formēšanu visiem, bet, nu, tagad, jā, to dārzu es gribētu samazināt šīs te, nezinu, kā tauksakni vai kas šis tāds violets ziedi. Samazināt šo pārstādīt, nu, lai mazāk jāravē un vismaz pagaidām. Jā, tad te zari salikt. Pagaidīšu, kamēr izžūs, un tad pielikšu uguni klāt. Un te rādīju tur, kad es tur ravēju, tagad izravēju abas divas vietas. Nu, var redzēt, pēc acis, kur ir iztrūcis, tur ir nopūs viņš bijis. Bet, nu, pāris ir izdzīvojuši, lielākie pirkti rudenī. Un iestādīti var redzēt. Tie ir auguši, bet tie, kas bija iestādīti pavasarī, it kā ilgāk auguši, nav baigi labi izdzīvojuši. Nu, kaut kas ir, kaut kas nav. Šits arī rudenī var redzēt pēc lielam rudens laikam arī šits. Šitie mazie. Šitie mazie, tā. Vēl pāris jāpieper klāt. Atnāca pļaujmašīna, nopļauja maliņas vēlreiz. Tagad laikam tā darīšu, lai neielaistu. Tad pļausu šā te, jo pirms tam īsti nopļaut nevarēja, jo tie striķi bija baigi jāuzmanās. No striķiem un tā, bet tagad striķi ir savākti, tie vairs neiepīsies. Un jā, varēs piepļaut ļoti tuvu klāt. Tajā vietā pat es pļauju pa vidam ar zāles pļāviem, man mazais viņš. Nu, te es nezinu, te laikam blīvāk viņš sastādīts. Tā kā, jā, skatīsimies, ka augs. Jebkurā gadījumā saita jātājas tāpatās. Vienkārši tā, lai no tās grantens, lai tie putekļi tā neiet saitā iekšā. Kā arī tās eglis savu darbu darīs, izaugs lielāks. Viņas pat tagad paaugušās, bet jā. Nu, lielākā daļa dzīves, nu, pa lielam, jā. Bet, nu, paldies, ka skatāties. Piedodiet, ka šīs epizodes tādas vienveidīgas tīri, tāpēc, ka, nu, pa nedēļas nogalu, ko es atbraucu, to es varu izdarīt. Parasti tas iebetonēja 2 dienas un visu. Nekas cits baigi nesanāk vēl. Bet, nu, pamazām ejam kaut ko uz priekšu. Labi, paldies. Lai jau tiekamies nākamajā daļā. Platām.